Čau, draugi! Ar jums kopā atkal es Nils, un šodien nedaudz pastāstīšu par sacensībām, par Babītes ezera sacensībām, kurās piedalījos. Attiecīgi, kas tas ir par formātu, kā tajās piedalīties, kāpēc es piedalījos, un nedaudz parādīšu, kas tajās sacensībās notika. Attiecīgi, sacensības organizēja Facebook grupa Babītes ezers, un piedalīties varēja jebkurš grupas dalībnieks. Attiecīgi, lai piedalītos sacensībās, jums ir jābūt par šīs Facebook grupas biedru. Nevar pagaidīt, nevar nociesties, visi grib makšķerēt, un kaut kāda daļa jau mēģina ielausties ezerā. Izskatās, ka tur jāliek šlagbaums priekšā. Kas man patīk šajās sacensībās, kad man patīk Babītes ezers, un tas ir tā ir fantastiska iespēja gan pašam nosacīti izbraukt Babītes ezerā, pamakšķerēt, gan piedalīties tādā saliedēšanas pasākumā, var teikt, ja, kad sacensības, pieredzes apmaiņa un iespējams arī tikt pie labām balvām. Labas balvas, kā mēs redzējām, tur ir. Sponsori ir diezgan daudz. Es teiktu, priekš šāda formāta, priekš šāda mēroga sacensībām ir pietiekami labi sponsori. Un, teiksim, pie balvām var tikt ne tikai pirmās 3 vietas, bet arī jebkurš dalībnieks, jo tur bija loterijas biļetes. Un bērni, kas piedalījās sacensībās, viņi vilka šīs laimīgās lozes. Un tad tas numurs, kur izvelka, tas nāca un saņēma bezmaksas balvu. Tur bija sākot no, teiksim, tur bija šūpiņi, gumijas, čateri, spinneri, daudz viss kā interesanta un noderīgi tieši copaņiem. Jā, par sacensību formātu. Sacensības notika divos parametros, attiecīgi komandas vērtējums un individuālais. Un plus bija tāds arī, kad zivi, ja noķer kaut ko lielu, tad to zivu varēja nofočēt un atlaist, un viņi gāja individuālajā kopvērtējumā. Sacensības notiek ne pirmo gadu, un es tajās piedalos tikai 2. reizi, un es jau redzu izmaiņas saistībā ar iepriekšējām. Attiecīgi, kas bija šajā pasākumā, bija ieskaits līdeka sākot nevis no 50 centimetriem, bet no 55. Manā skatījumā tas diezgan forši. Acījā uzreiz tos knapmērus vai zemmērus, kurus mēģina izstiept un uztaisīt no 49 centimetriem, uztaisīt tos 50 centimetru līdeku. Manā skatījumā, kas vēl iespējams, ka nākotnē varētu būt, bet tas ir atkal pie grupas šiem te moderatoriem, pie Serkei, kas rīko sacensības pie Jūlijas. Attiecīgi, tas mēģināsim arī viņiem šo informāciju nodot, un iespējams, kad viņi viņu izvērtēs, un nākamajās sacensībās šīs formāts vēl nedaudz var pavainīties. Tāpēc tas, ko es teiksim, kas man patīk sacensībās, ja ieskaita iet par nosīt kvadrātā sareizina zivs izmēru. Tādā gadījumā gan asara izmērs, gan līdeks izmērs spēlē diezgan būtisku atšķirību, jo noķerot 50 cm līdeku, šīs izmērs sareizinās kvadrātā 50 x 50, un noķerot ieskaits asarī, tāpat tās ieskaits šīs garums sareizinās, teiksim, 20 cm asars, 20 x 20. Un attiecīgi, jo lielāka zivs, jo vairāk punktu iegūst šīs makšķernieks, kas manā skatījumā tieši ļoti, ļoti loģiski. Ja tu noķer metrīgu līdeku, tas ir krietni sarežģītāk nekā noķert 2,50 cm. Attiecīgi, šajā gadījumā, ja tiktu sareizināts kvadrātā, tad tas cilvēks, kurš noķēris metru, viņam būtu lielāka iespēja un lielāks atrāviens no tā cilvēka, kas noķēris 2, bet 50 cm līdeks. Bet es saku, tas ir uz tādu nākotni. Atgriežoties pie šīm sacensībām, es saprotu, bija dalībnieku skaits ļoti, ļoti liels.
ja nemaldos, 41 ekipāžu bija. Būs? Tā kā diezgan daudz cilvēku, tas nāk 80 pār cilvēkiem. Kā es minēju, sponsori, labi sponsori, zināmi veikalu tīkli, attiecīgi ar labām balvām. Jā, kā mēs pēc tam arī redzējām, mūsu ekipāža, bet mūsu komandas biedri ieguva 2. vietu, kas pēc tam gan izrādījās 3. vieta, jo bija pazaudēts cilvēku burzmā, bija pazudis viena lapiņa, kur bija džeki ar lielāku atrāvienu, gandrīz vairāk pa metru, viņiem bija vairāk, un viņus vienkārši nepamanīja. Sacensībās piedalījās 41 ekipāža, ja nemaldos. Un sanāca tā, ka cilvēki bija gan ar bāzes laivām, tie bija dūšeļu laivu bāze, gan bija no citām bāzēm braukuši, gan arī ar savām laivām cilvēki brauca. Tā kā pasākums tāds diezgan tāds iespaidīgs bija. Un man tiešām prieks, ka es viņā piedalījos, pavadīju superīgu laiku, lai arī noķert tikai vienu zīvi pašās beigās, principā. Bijām ar Andreju aizbraukuši treniņu braucienā, lai tā kā nosacīti apstītos, kur ir tie rajoni, kur zivs uzturās, uz ko viņa reaģē. It kā mēs atradām vienu tādu samērā lokālu vietu, iespējams kaut kādi, 100x100 tāds laukums, kur Andrejam pakaļ pelei gāja zivs virs metra, bet nenoreaģēja, ka viņš parāda to māneklī, apstādināja un zivs vienkārši viņa apgriezās un aizpeldēja projām. Un turpat blakām mēs atradām arī tādu smuku stūrīti, kur bija laikam 3 zivs mums, 2 vai 3. Un principā uz to vietu mēs arī sacensību laikā devāmies. Bet, kā redzēsiet, kā izrādījās, jā, tad mūsu taktika, mūsu stratēģija nenostrādāja. Bija pacēlies ūdens līmenis diezgan ievērojami. Un iespējams, ka zivs kaut kur nomigrēja. Jā, jo Dmitrijs ar Mihailu viņi principā zīvi atrada vienā vietā. Un viņi tikai pa vējam laidās uz peldoša ankura un mēģināja, teiksim tā, apcupēt, izmētāt šo te sektoru. Un viņiem, kā jūs redzat, diezgan rezultīvi tas sanāca. Tā kā treniņi ir ļoti svarīgi, obligāti pirms sacensībām es iesaku doties uz to ūdens tilpu, kur jūs plānojat piedalīties sacensībās kādās. Izbraukt maksimāli daudz, lai saprastu koncentrāciju zivs, ja, kur viņas ir vairāk, kur viņas ir mazāk, saprastu, vai viņi kaut kur pārvietojas, nepārvietojas, kāpēc viņi tieši tādā vietā stāv, apstīties, ūdens augi, kādi ir apakšā, kādi ir grunts, smiltis, akmeņi, zāles, puduri, ūdens līmenis, ūdens temperatūra. Šos faktorus apvienot un pēc tam dodoties sacensību laikā jau saprast līdzīgu vietu, atrast un mēģināt meklēt tādas zivs tanīs līdzīgās šādās te vietās. Bet jā, nosacīt mums no 2 laivām pie palvām tikai viena. Mēs ar Andreju tikām pie vienas zivs, bet, es saku, superīgi pavadīt dienā, emocijas, jā, jā, un starp citu, arī šoreiz no veikala Zebra Masters bija tie kuponi, kur var iegūt gan atlaidi 20% jebkuram pirkumam, gan arī izvēlēties vienu wobleri un vienu gumiju un saņemt viņas bez maksas. Un līdzīgi tā kā iepriekšējā reizē, kad man bija vārdiena un es nolēmu uztaisīt tādu diezgan tādu spontānu konkursu, arī par šīm divām balvām, 2 lietām, ja, kuras es aizbraukšu uz veikalu un izvēlēšos, attiecīgi woblers un gumijas paciņa. Arī nolēmu sarīkot konkursu, tāpēc skaties nākamo video, tur būs konkursa šīs te noteikumi. Un, ja gribi tikt pie bezmaksas vienkārši balvas, ja, tad sako līdzi, piesakojies, pied laiku, skaties nākamo video un piedalies konkursā un iespējams
tu būsi tas laimīgais. Jā, runājot par balvām. Kā es teicu, mūsu komandas biedri ieņēma 2. vietu, un viņiem tika gan somas priekš makšķerlietām, jā, gan mānekļi, gan arī dāvanu kartes uz 2 veikaliem. Tas bija Gards un Ribāk 24. Foršu veikali. Noteikti atradīsim kaut kādas makšķerlietas, ko izvēlēties. Kāpēc es saku atradīsim? Jo mums nosacīti, mēs startējam ar 2 laivām, un mums tā kā, nosacīti tā kā komanda ir, jā. Un mums ir atrunāts, ka, ja mēs piedalāmies sacensībās, tad neskatoties uz to, vai mēs viena ekipāža kaut ko iegūst, vai abas ekipāžas iegūst, mēs šo te visu nosacītu balvu fondu mēs izdalām uz galviņām. Un tā sanāca, kad tagad šīs balvas, ko ieguva Dimitrijs ar savu dēlu, jā, mums būs jāsadala uz 4 cilvēkiem. Bet, jā, tur bija dāvankartes, es nezinu, drīkst saukt summas, nedrīkst. Paturēšu varbūt tādā noslēpumā, ja kādam interesē, tad uzrakstiet. Jā, dāvankartes ne uz 5-10 eiro, jā, kopsumā, tāpēc tas nav tāds ķeksīts no sponsora, jā, bet tiešām dāvankarte, pa kuru tu vari kaut ko nopirkt, kaut ko iegādāties, nevis tikai vienu āķu paciņu. Прошу выйти сюда. Бунту Кучаны. Юля, кто вторая? И Анастасию. Да. К сожалению, Анастасия не поймала сегодня ничего, но тем не менее за выдержку она получает тоже подарок, а Гунта получает медаль. Подожди, не все. А белый? Поздравим, Гунта. Уже несколько лет подряд, по-моему, 3 или 4 раза в соревнованиях участвует очень взрослый человек. Анатолий Костырев. Ему 82 года. Дай Бог каждому, чтобы было здоровье кидать спиннинг в эти годы. Поздравим ветерана. Медаль. Медаль будет. Ну и теперь почти самое интересное. 3-е место занимает экипаж Станислав Рыбников, Даниил Кроликов. 2-е место Дмитрий Розанов, Михаил Розанов. Результат 299,5. Так? И вот так. Одна мишка. Дима, у меня есть. В данном случае я не знаю, как поступить. Ну, папа распорядится, я думаю. Шаг по один делает. Шаг. А. Папа распорядится. С дороги распорядится. Подожди. Кстати, они призеры 2-й раз подряд. 3 метра 16 сантиметров. Завтра на работу. В честь такого случая можно не ехать. Можно уже брать выходной. Сейчас мне дали. Tāpēc manā skatījumā balvu fonds ir foršs, ņemot vērā to, ka vēl bija kaudze ar balvām, kuras dalīja bez maksas. To arī redzēsiet, tur daudz cilvēku tika pie bezmaksas šīm te balvām. Tā, mums šodien bija tikai viena zivs, bet mums vēl ir cerība ar Andreju. Kas mums vēl ir? Mums vēl ir loterijas biļets. Tā ka neko nedarot, mēs varam tikt pie balvām.
Nezinu, kas tur būs, bet gan jau kaut kas no haļāva būs forši. Вам фамилию надо будет записать свою. Да, Юля, есть? 41. Пожалуйста. Благодарю. Ну, я тебя положу. Пойдет. Молодец. Мы все надежды на карточку. Меняю. Подушка, щучка. У меня была такая. Jā. Uzvarētāji. Paldies. Super. У меня 90. Спасибо. Ой, у меня очень Dāmām tiek balvas. Раритет уже. Спасибо. Vajag vēl, vai ne? Jā. Super. Штука. У меня в Финляндии в первый день полностью волосы все оборвали. 20. Благодарю. Это мне? Тебе? Спасибо. Ну совсем. И что на него ловят? Окуня. Это... Дима, одну потерял, одну выиграл. Пожалуйста, отвечайте, что есть. Есть. Спасибо. Būs uzreiz miškam, ko ielikt kastē, vai ne? Aha. Можно замедленно съем? Как раз твой размерчик. Да? Ладно, давайте. Товарища вытянул. No. Есть наклеечка. Выиграли и отец, и сын. Спасибо большое. Спасибо. А вам оно надо? Нет, не надо мне. Не надо? Ой, да, это номер. Так, подожди. Зачем мне? Teiku, cilvēks atsakās no balvas. Героический поступок. Человек имеет свою лодку и отказался в чью-то пользу. Кто будет счастливчиком? Надо записать фамилию вашу. Подойдите туда, пожалуйста. Туда подойдите. Каяк есть. Мне не надо. Nebija Второй gadījums. героический поступок. У Вот. человека есть каяк, ему не надо. Otro reizi atsakās no balvas. Visi ar savām laivām. Stilīgi. Номер 89. Есть лодка, оставайся. Это уже не смешно. А подарки заканчиваются, карточек нет. Благодарю. Спасибо. И спасибо. 3-4. 4. Я тут рядом. И последний приз. Или гитарка, правда. Pēdējā balva. Pēdējā haļāvā. Номер 50. Чатербай. Ладно, зато у меня есть Спасибо. Un, jā, zivju skaits nebija tik liels varbūt tās, kā bija cerēts. Jo iepriekšējās dienās pirms sacensībām tur džeki metrus vilka, jā, bet arī mūsu sacensībās bija ekipāži, kas izvilka 89 cm līdeku, un super džeki atlaida viņu paaugties vēl. Tā kā viņi arī tika pie balvas par to, kad šo te lielāko ziviņu atlaida. Была прислана всего одна щука на WhatsApp. Ее поймал Матис Леннерс. 89 сантиметров. Щука отпущена. Кому интересно, у меня есть видео. Матис. Medaļa arī? Oi, tev
ļoti patiks šitas maneklis. Puška. Вообще ладно, побежать. Маленький. Jā, paldies. Так, все приступаем ко второму, да? Jā. Tā kā tāds formāts man ļoti patīk, saku iespēja piedalīties sacensībās, iepazīt vēl labāk ezeru, iepazīties ar cilvēkiem, apmainīties ar idejām, viedokļiem, kaut kādu pieredzi un iespējams tikt pie foršām balvām. Manā skatījumā šādi pasākumi ir vienkārši fantastiska lieta. Ja viņi notiktu arī uz citiem ezeriem, es viennozīmīgi arī tajos piedalītos. Tāpēc sekojam līdz visiem jaunumiem. Ja kāds grib piedalīties Babītas sacensībās nākamgad, tad droši piesakojieties Facebook grupai, uzzināsiet gan dažādus iespējams noslēpumus par Babītas ezeru, ja, kad citi cilvēki pieredzējušāk padalās. Bieži vien bildēs, kur makšķernieks tur šo lielo zivi, tur fonā var redzēt aizmugurē kaut kādus pudurus, pēc kuriem var atpazīt aptuveno šo te rajonu. Tāpēc informācijas ievākšanas arī avots šāds ir ļoti, ļoti noderīgs. Tāpēc jā, piesakojieties un nākamgad droši startējiet šajās sacensībās un tad tiekamies tur.